Labrīt, kolēģi. Pulkstenis ir 9. Um, Esmu palaidis sēdi. Lūdzu, ja kāds vēl nav reģistrējies, lūdzu, reģistrējieties. Paldies, ka esat ieradušies. Ārkārtas sēdī sasaucu 4 punktu dēļ, kuriem vajadzīgs ātrāks mūsu lēmums, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Un pirmie 2 punkti ir cieši saistīti ar pabalstu izmaksu krusā cietušajiem. Mums vajadzēja pieņemt lēmumu šodien, jo rīt ir pēdējais datums, kad mēs varam iesniegt varam, lai mēs varētu arī daļu no šīs kompensācijas pašvaldības budžetā dabūt atpakaļ. Un 3., 4. punkts ir faktiski par šiem apgabaliem mēs jau savulaik lēmumu pieņēmām, bet tā kā vajadzēja veikt korekcijas un lai ātrāk process notiktu, mēs arī iekļāvām. Tā kā uzsākam tad pirmais punkts. Cik es noprotu, varbūt man ir uzrakstīts Edgars un Alda kā ziņotāji, jā, bet jā. Jā, lūdzu. Šis jautājums tika jau izskatīts 3. oktobrī Smiltenes pašvaldības dzīvokļu komisijā un par pabalstu piešķiršanu krusts bojājumu gadījumā stihiskā, var teikt, nelaimē cietušajam dzīvojam mājai Krūmiņu Palsmanas pagastā. Izskatot visus dokumentus un visu izanalizējot, iznāca, ka piešķirt personai DA vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā stihiski nelaimē cietušās dzīvojamās mājas Krūmiņa jumta seguma nomaiņai. Jā, varbūt. Paldies. Ja nav komentāru, tad uzsākam balsošanu. Jā. Tad lūdzu piefiksēt, ka Astrīda balso ar roku. Vai Dainis nav balsojis? Tātad slēdzu balsošanu. No 10 klātesošiem 10 ir pār un Astrīda balso ar roku. Tā, lēmums tad ir pieņemts. 2. punkts, līdzīgi lūdzu, Alda. Jā. 2. punkts. Šis iesniegums tika izskatīts 12. novembra dzīvokļu komisijas sēdē un pieņemts atzinums, kad pieņemts lēmums sniegt atzinumu pašvaldības domei, izmaksāt pabalstiņu, un šis pabalsts ir 3924,74 eiro apmērā stihijas nelaimes cietušajai IGA, un dzīvojamās mājas adrese ir Jaunā iela 4 Bilska. Nav jautājumu, uzsākam balsošanu. Balsošanu slēdzu. No 10 deputātiem 10 pār lēmums ir pieņemts. 3. punkts, tad ziņotājs par nekustamā īpašuma Meža 2 Apes pagastā augošu koku, kas atrodas kvartālos attiecīgi nodošana atsevināšanā. Ziņo Mārtiņš Laizāns. Tā, sveiks, kā jau priekšsēdētājs minēja, šis jautājums ir atgriezies dienas kārtībā. Un ir sagatavots lēmuma projekts par augošu koku, kas atrodas Apes pagasta īpašumā Meža 2, 10., 11., 14., 21., 34., 35., 39. plus 51. nogabalā nodošanu atsevināšanai. Saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas Apes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nekustamais īpašums Meža 2 Apes pagastā pieder Smiltenes novada pašvaldībai un atbilstoši Meža likuma 12. pantu 1. daļai Valsts meža dienests 2025. gada 3. novembrī ir izsniedzis koku ciršanas apliecinājumus, ar kuriem ir atļauts cirst
augošus kokus nekustamā īpašumā Meža 2 pirmā kvartāla jau iepriekš minētajos nogabalos 6,79 hektāru platībā. Iztērtamās krājas apjoms ir 1500, pirmajā daļā 1515 kubikmetri koksnes un tirgus cena pēc iepirkuma kārtībā uzvarējušā uzņēmēja vērtējuma ir 88,922 eiro. Jā. Paldies. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Nav? Arī varbūt paskaidro man tīri tās priekšdienām to, ka tā ir nodošana, atsevināšana vai ciršanas tiesību pārdošana. Mārim. Nē, nu jā, bet viņi saucās atsevināšana, nodošana atsevināšana. Ok, šī momentā tā būs. Mikrofonā lūdzu. Tāpēc, kad cik esmu saskāries līgumos parasti tiek traktēta šī lieta kā ciršanas tiesību pārdošana. Mums arī ir faktiski tā, kā lai tā pasaka. Sinonīmi, ja? Mēs gala rezultātā tas objekts. Nu, bet līgumā kā būs tad rakstīts ciršanas tiesību pārdošana? Līgums ir klāt, jā, tad mēs pārdodam cirsmu tādu un tādu. Okay. Labi. Piekalās cirsmu paskaidrots. Labi. Nu, man liekas, ka šis jautājums visu laiku tā ļoti smagnēji iet, protams, Edgars, politika un vispārējais. Un, lai nu izdodas, es, protams, neesmu tagad pētījis pēdējā, šī atsevināšanas rezultātā pagājušā gada gribēja visu to gabalu atsevināt. Edgars Avotiņš zaudēja savu amatu, ja es pareizi atceros, bet šobrīd tirgū tās cenas ir, Mārtiņ, kādas apaļkokam. Es neesmu tiešām iedziļinājies, man liekas, tas diezgan zems, vai ne? Nu, es tā neteiktu, lietkoksnīs kujkokām vēl joprojām turās, varbūt ir neliels samazinājums, bet turās pievilcīgā līmenī, es tā teiktu. Komentāros varbūt Dainis var nokomentēt, vai to arī var nokomentēt. Varētu būt pat sākuma cena kāds jau parīvēties un izsolīt. Es laikam atļaušos šo jautājumu neiztirzāt, bet lai veicās izsolē. Okay. Gribēšu precizēt to, ka Edgars Avotiņš nezaudēja amatu tiešā. Viņš pats atteicās no amata, teiksim, jā, un tur bija vesels lietu kopums un nebija tikai šīs. Jā. Tad nākamais jautājums, ko ir pateikt, jā, to, ka es arī tagad taisot šo, skatoties un redzot šo dokumentus, es varu piekrist tam, ka bišķiņ laiks reizēs nedaudz. Ja? Tāpēc, ka nelielas izmaiņas ir, bet uz doto momentu tās izsoļu celu līknes, kas ir cirsmas iet izsolēs, kas ir pieejams sabiedriskās vietnēs, ja? Viņas nav kritušās īpaši. Viņas turpat apmēram tie septembra, augustā, oktobra, novembra stāv. Tāpēc es uzskatu, ka šis ir pēdējais laiks, ja mēs tagad nokavēsim, tā gan ir finish. Jā. Jā, es arī vēlos pakomentēt. Tas ir apsveicami, ka jau ir ciršanas apliecinājums. Tātad tas ir droši izsoles veids, tas ir pirmais solis. Un otrais, dzīvojot blakus turpat Igaunijai, cenas ir augstas. Igaunijas pusē, meža pieguļ Igaunijai, ja tur nodot, tad tiešām ir augstas cenas. Arī izstrādes apstākļi ir labi, kas neapgrūtinās meža izstrādi, tāpēc tas arī varētu būt viens no argumentiem, kas varētu ļaut solīt. Tas nozīmē, ka slapjā laikā tās cirsmas var arī strādāt. Tas ir liels labs pluss. Okay. Paldies. Es neredzu šobrīd, vai Zoomā kāds roku ceļ vai nē, bet es pieļauju, ka nē. Uzsākam balsošanu. Paldies. No 12 deputātiem 12 par lēmums šeit ir pieņemts. Un tātad nākamais saistītais par nekustamā īpašuma Meža 2 Apas pagastā augošu koku, kas atrodas citos nogabalos, nodošana atsevināšanai. Lūdzu, Mārtiņ. Jā, sagatavots lēmuma projekts par augošu koku pārdošanu jau iepriekš minētajā īpašumā 1., 7., 17., 19., 36. un 45. nogabalā. Saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas Apas pagasta zemesgrāmatu nodalījumu nekustamais īpašums Meža 2 Apas pagastā pieder Smiltenes pašvaldībai. Ir arī saņemti ciršanas apliecinājumi, ar kuriem atļauts cirst kokus
augošs koks nekustamajā īpašumā Meža 2 Apes pagastā jau iepriekš minētajos nogabalos. Šajā daļā paredzētajā uzņēmējs, komersants, respektīvi iepirkuma kārtībā uzvarējušais, ir uzmērījis 1654,85 kubikmetrus koksnes, kas pēc tirgus cenas sastāvdā 90,031,05 eiro. Tas arī viss. Yes. Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Man precizējušais jautājums. Tagad abus liksim uz izsoli vienlaicīgi. Nebūs vairs tāda intervāla. Ja? Abus vienlaicīgi. Jā, tikai viņš ir sadalīts, lai būtu pieejamāks arī citiem, respektīvi ne tik turīgiem uzņēmējiem, kas vēlas šo iegādāties. Jā, bet tā bija reizē. Tātad no 12 deputātiem 12 pār, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Daļa no jums tad sēdi slēdzu un tiekamies Finanšu komitejā.